Darba vizītē Jēkabpilī viesojās kultūras ministrs Inds Dalderis, lai parakstītu kultūras ministrijas nodomu protokolu ar pilsētas domes vadību par sadarbību profesionālās mākslas pieejamības veicināšanā Latvijas reģionos. Vizītes laikā ministrs apmeklēja arī Jēkabpils pilsētas un bērnu bibliotēkas un Tautas namā tikās ar kultūras darbiniekiem. Protams, ka visvairāk mēs šobrīd runājam par naudu. Ja? Tas ir laikam loģiski. Visvairāk rūp tiešām šī pašvaldību meidu dotācija pašvaldībām, gan kultūra izglītībai, profesionālai ievirzē, gan amatieru mākslas kolektīviem. Kultūras ministrs klātesošiem skaidroja, ka pēdējo 2 gadu laikā kultūras ministrijas budžets esot samazināts par 60%, kas esot lielākais samazinājums kādā no nozarēm. Es neredzu šeit vēl iespēju kaut ko samazināt, un ja mēs runājam par kultūras jomu vispār, tad tie ir apmēram kultūras funkcija, kā tāda ir 0,3% no iekšzemes koprodukta šobrīd apmēram. Tātad tur samazinot pat kaut ko, mēs neko neiegūstam fiskālajai konsolidācijai, bet mēs pazaudējam ārkārtīgi būtiskas lietas mūsu valsts pastāvēšanas jēgai kā tādai. Pat labi ar valdību strādājot pie bāzes budžeta izveidošanas, un ministrs pauda pārliecību, ka lielāks finansējuma samazinājums kultūras jomā vairs nav iespējams. Tajā pašā laikā nesolot, ka finansējums kultūrai nākošā gada budžetā nebūs mazāks kā šogad. Es gribētu pateikt, ka es to nevaru apgalvot, jo budžets sastādīs jaunā valdība. Viņi arī pieņems, un jaunā Saeima to arī apstiprinās. Tātad mēs nezinām, kāds būs jaunās Saeimas un valdības sastāvs. Par to tagad grūti teikt, bet es esmu šajā brīdī šajā valdībā, un mēs tehniski jau gatavojot jau budžetu, es ļoti stingri pie tā pieturēšos. Tikšanās noslēgumā ministrs un Jēkabpils domes priekšsēdētājs parakstīja nodomu protokolu par sadarbību profesionālās mākslas pieejamības veicināšanā. Tas paredz abu pušu vienošanos no valsts puses sekmējot valsts teātru un orķestru regulāras viesizrādes, savukārt pašvaldība apņemas nodrošināt viesizrāžu norisē nepieciešamo infrastruktūru. Tas nozīmē, ka 2 gadu laikā valsts finansētie teātri un citas kultūras iestādes, piemēram, Latvijas Nacionālā opera, vismaz vienu reizi rīkos viesizrādes Jēkabpilī. Tiesa gan kultūras iestādēm esot atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā. Dažas viesizrādēs uz Latvijas pilsētām devās jau agrāk, bet, piemēram, jaunajam Rīgas teātrim esot noraidoša attieksme pret šādu obligātu nosacījumu. Plānots, ka kultūras ministrija nodomu protokolu noslēgs ar 9 lielajām pilsētām.